Labdien, Mairi! Ļoti patīkami ar tevi tikties. Tu esi vēl tik jauns, bet sasniedzis tik daudz. 2 reizes tu esi ieguvis pirmo vietu Bigger Better pasaules čempionāta profesionāļiem. Piedalījies 155 cīņas un 146 no tām esi guvis uzvaru. Pastāstīji, kā sākas tava karjera boksā? Vai tā bija tava vecāku izvēle, vai tu pats nolemi, ka vēlas kļūt par boksēri? Kā jau daudz droši vien skatījušies Rocky Balboa cīņas, filmas, kā viņš cīnās, un tas ir iedvesmojis viņus, un ir bijusi vēlēšanās iet uz boksu, bet tā arī nebija aizgājis. Bet 8. klases vidū, man kā liekas, ja es nemaldos, tas bija 14 gadu vecumā, man klases biedrs piedāvāja iet uz boksu, jo viņam vienam pašam bija skumīgi, un līdz ar to tas pavisam netīšām sanāca to, kad aizgāju uz boksu, un tā es arī tur paliku. Un bija no sākuma grūti, bet pēc tam vēl grūtāk tagad ir. Bet, teiksim tā, tad nebija motivācijas. Tad bija motivācija tikai tāda, lai varētu sev aizstāvēt. Jā, nebija tādas profesionālas motivācijas, kā tagad ir. Lai popularizētu mūsu, tā teikt, Latvijā, boksu, jo viņš, diemžēl, ir izmiris, nav vairs tie bokseri, kas kādreiz bija, lai pasaulē zinātu, lai Latvijā, lai atdzīvotos tas sporta veids pie mums arī Latvijā. Un tagad jau pavisam citi mērķi. Bet vecāki bija pret to, ka es gāju uz boksu, bet tas man neapturē. Tagad esmu šeit, runāju ar jums par boksu. Katra sporta veidā pārstāv noteikta hierarhija un, protams, ka spēcīga konkurence, gan sākot no vietējiem sacensībām līdz pasaules mēroga mačiem. Tavos sasniegumus boksā arī ir vērojama konsekventa attīstība. Pēc tam, kad tu ieguvi amatieru klases titulus valsts mērogā, tu attiecīgi kļuvi par profesionāli šajā sportā. Vai tu izjūti atšķirību starp amatieru un profesionālu boksu? Un kāda ir šī atšķirība? Atšķirība ir diezgan liela, teiksim tā, ka amatieros ir savu plusu un savu mīnus. Amatieros ir tā, kad ir cits ekipējums un to, kad ir turnīri. Un turnīros ir grūtāk izzināt, tev jābūt ir vispusējam, tev jāzina ir jāmāk gan ir boksēt ar garu, īsu, ātru, spēcīgu, un līdz ar to arī ir tas tā grūtības pakāpe laikam, bet profesionālā boksā ir to, ka tu zini konkrētu pretinieku, bet grūtības pakāpe ir tāda, to, ka tev ir jāboksē sākot no 4 raundiem, un beidzot līdz 12 raundiem, kas ir diezgan liela fiziska sagatavotība jābūt ir. Un tur arī tā ir atšķirība. Bet amatieros, diemžēl, man nesanāca ilgu laiku noboksēt, jo pavisam netīšām man piedāvāja boksēt vienā no šoviem, kurā teica, ka tas tikai šovs būs, bet izrādījās tā bija profesionālā cīņa, un līdz ar to es paliku profesionāls. Bet, tas droši vien arī ir liktenis, lai es ietu tieši par profesionālo karjeru, un tāpēc arī tagad boksēju tieši profesionālos. Es gatavojos uz olimpiskām spēlēm, bet tas maz liktenis. Mairi, ja pārēķina boksa tu esi jau 14 gadus, tas ir gandrīz puse tavas dzīves. Vai tu esi kādreiz domājis, kas tu gribētu kļūt, ja nebūtu bokseris? 14 gadi tā ir puse no manas dzīves, un es biju mēģinājis vairākus sporta veidus, pamēģinājis, kamēr biju boksā, gan futbolu, gan basketbolu, bet tie ir tikai sētā un ar draugiem, un tur arī nekas īpaši nebija sanācis. Bet es domāju, ja es gribētu kļūt par kaut ko citu, tad es kļūtu, bet tagad es esmu boksā, un sanāk to, kad arī sports un kopā ar darbu, tagad policijā strādājot jau 5 gadus. Laikam, kad es beigšu profesionāli nodarboties ar sportu, tad es profesionāli ķeršos klāt policijas darbam un veidošu karjeru profesionāli iespējams arī tur. Tas ir policijā. Par darbu policijā. Parasti policisti ir tādi cilvēki, kas raugas, lai tiktu ievērots likums. Kā tu domā par sevi? Vai tu esi ļoti uzmanīgs cilvēks, vai tev arī patīk riskēt? Runājot, kāds bija pirms tam un kāds kļūtu tagad, īstenībā
sports un policija man ietekmē tikai pozitīvi. Jo jā, pirms tam bija tāds pārgalvīgs puisis, kas pārgalvīgi brauc ar motociklu, pārgalvīgi brauc ar mašīnu. Vispār visas rīcības, kas notikās, tas nebija apdomāts. Bet tagad es, tā saka, 7 reizes nomēr, 1 reizi nogriežu. Un līdz ar to arī vairāk padomā, kas būs, ja tu izdarīsi nepareizi. Jā. Tu labāk ir apsvērt, jā, apsēsties un situācijas dažādas. Jā. Nav laika domāt, tāpēc arī boks ir devis tādu īpašību īsā laikā ātri norēģēt. Jā. Un tas arī ir plus to, ka tu vari īsā laikā izdomāt, apsvērt šo situāciju un pareizu lēmumu izvērst. Jā. Vai tas arī atspoguļojas tavā nodarbībā ringā? Ringā tas ir vairāk, to jau tu vari apsēsties un izdomāt pirms cīņas taktiku, tehniku, un līdz ar to tu arī tad izēj jau ar izdomātu pareizu taktiku, jā, un boksē. Nevis pārgalvīgi tur pēdējā brīdī kaut ko izēj, kas būs, tas būs. Jā. Tas ir boks, tas ir arī nav tik vienkārši. Tas ne tikai fiziski jāsagatavojas, bet arī psiholoģiski un taktiski jābūt gatavam. Mairis, tev ir ļoti saspringts grafiks, kad tu gatavojas sacensībām, bet es domāju, ka tev arī ir kaut kāds hobijs. Ko tev patīk darīt, kad tev ir brīvais laiks? Gribētos jau kaut ko darīt, bet tā brīvā laika galīgi nesanāk, jo trenējos 2 reizes dienā, un gan sports, gan darbs ir mazliet sarežģīti priekš brīvā laika. Ir viena tikai svētdiena, kad ir brīva diena, tad es to dienu arī veltu ģimenei, lai varētu daudz maz vairāk pabūt kopā ar ģimeni. Jo ģimene arī viena no dzīves sastāvdaļām, galvenajām, tas ir manā dzīvē. Tu jau esi pietiekami nobrīdies, lai domātu par savu nākotni un domātu par līdzekļiem, ko tu esi nopelnījis. Kad tu tagad palielini savus naudas līdzekļus? Palielini savus naudas līdzekļus, tas ir darbs un sports. Es jau kā no bērnības esmu audzināts to, ka jābūt saviem iekrājumiem tā, lai nedzīvot vienai dienai. Jā. Un līdz ar to tāpēc arī cenšos iekrāt kaut kādu naudas summu, lai tu varētu vismaz kaut kādu laiku uz priekšu, ja tev kaut kas atgadās, lai tu varētu kaut kādu laiku uz priekšu arī dzīvot. Tāpēc arī es neesmu tāds cilvēks, kas dzīvo ar vienu dienu, jādomā, rīt būs jauna diena, rīt arī nopelnīs. Man tā nav, es domāju mazliet uz priekšu, tāpēc arī. Runājot par Forexu, vai tu vari uzskatīt, ka investēšana Forex tirgu ir viens no drošiem naudas pelnīšanas veidiem? Ir jāsaprot, ka drošs bizness nepastāv. Katrs naudas pelnīšanas process ietver sevī kaut kādu risku. Jā. Bet ir firmas, kurām var uzticēties un kuras ir pierādījušas to, ka ar viņiem var strādāt. Un galvenais ir atrast savu pareizo brokeru. Jā. Un, es pilnībā uzticos jums un droši visiem var teikt, ka ar jums var strādāt. Jā. Jūs ticat man, es ticu jums. Un domāju, tāpēc mēs arī strādājam ilgāk nekā gadu. Paldies, Mari. Arī es tā domāju. Es uzskatu, ka mums vienu vēlme nenogurstoši virzieties pretī savam mērķim un nepārtrauki attaisnot to, ka vēlamies būt labākie. Tu arī uzsaki savu karjeru ar cīņām Latvijā, pēc tam tu jau tikies ar cīņu biedriem Igaunija, Polija, Lietuva un Kiprā. Es gribu pajautāt tevi tagad, vai kad ir tavi tuvākie nākotnes plāni un ieceres, kur notiks cīņas un kā mēs varēsim tevi redzēt? Tagad gatavojos 8. martam, būs cīņa pret turku pārstāvu bokseri, kas notiks cīņa Grieķijā. Un cīņu varēs redzēt Eirosportā, kas translēsies, ja es nemaldos, sāksies 10:00 vakarā. Būs Bigger is Better turnīrs, kur es būšu ar savu cīņu, boksējušu pirms pašu finālu. Jā. Tālākā cīņa man būs 23. martā, pretinieks vēl nav zināms, tas būs Rīgā. Un pēc tam atkal nākamā cīņa būs 19. aprīlī. To arī varēs redzēt jau Eirosportā.
Mairi, mēs patiešām vēlam tev veiksmi visu, ar ko tu nodarbojies. Paldies tev par tikšanos, un mēs ar nepacietību gaidām tavas cīņas un, protams, uzvaras. Paldies.